Grāmata Dere Hašem, autors Rabi Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ saīsinājumā. Nu, šoreiz ir tāda lieta jāapskata, kā kalpošana atkarībā no apstākļiem. Mēs jau te iepriekšējās nodaļās te skatījām par kalpošanu atkarībā no kā saka, no laika, kalpošana laikā un kalpošana ikdienas, tāda lieta bija, bet tagad būs kalpošana atkarībā no apstākļiem. Nu, ko tad tas nozīmē? Nu, tas nozīmē to, ka dzīves apstākļi liek kalpot tātad visaugstajām. Vai tas būtu ēdiens, vai tas būtu apģērbs, vai tas būtu šabata diena, vai tie būtu svētki, vai arī, teiksim, kāds amats, ja, teiksim, valdniekam vai koinam, ja. Katram ir savu kalpošanu atkarībā no apstākļiem. Un svarīgi, kā saka, kalpošana, ja, ir, kad cilvēks piedalās sociālā aktivitātēs, dažādās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Nu, te vēl tādu izņemam no Toras tādu piemēru, ja, kad ceļ māju cilvēks, ja, tad ir jāveido tādu ierobežojumu uz jumta, ja, margas uz jumta. Nu, kā mēs zinām, ja, tur dienvidu valstīs, ja, nav sniega, kur jumts ir tāds, kur var cilvēks arī uzkāpt augšā, ja, sēdēt tur. Speciāli tāds laukums tur ir, un tam jābūt ierobežotam ir, lai cilvēks nenokrist. Ja, tātad, tas viss attiecās arī šis kalpošana attiecībā no apstākļiem arī uz pasaules tautām attiecās viss. Tātad ne tikai uz Izraēlu tautu tas attiecās. Arī miegs, piemēram, ja cilvēks, kā saka, te, kur ir tāds, temats jāiet kādā citā grāmatā, Mošē Haim Lucāto. Mēs ir latieši arī, ja, par miegu, kur iet runa, ja, ka cilvēks ir svarīgi, lai cilvēks nepārgulētu, vai arī nebūtu, kā saka, par maz gulējis arī, ja, tad miegam jābūt kaut kur ap 8 stundām, kā tad rekomendē. Šai kalpošanai, ja, tātad kalpošana atkarībā no apstākļiem ir saknes, tātad, kāds tad ir mērķis, jākalpo radīšanas mērķim, lai viss iet uz mērķi, ja, vai tu ēdi, vai tu guli, vai tu strādā, ja, vai tu esi ģimenē, kaut kur visam jāiet uz mērķi, ir ļoti svarīgi tam. Cilvēkam pašam ar savu darbu, savām pūlēm jāsasniedz pilnība ir, un cilvēkam ir jāpieķeras pie visaugstā, tātad, kā te autors uzsver, lai visaugstā vārds tiktu slavēts un sabiedrībā, visur, kur vien cilvēks parādās. Jo viss pasaulē kalpo radīšanas mērķim, dažādi notikumi, dažādi objekti, dažādas parādības, jā, un tā tālāk. Pasaulē nav nekā lieka. Tad viss ir domāts priekš tā, lai galā pasaule nonāk pie mērķa un arī cilvēci. Bet, tā kā saka, viss atklāsies pilnīgi, ja pašās beigās, kad, pie mērķa būsim nonākuši, ja, kā katra lieta bija kalpojusi, tātad mēs paskatīsimies atpakaļ, ja mēs to redzēsim tad, lai sasniegt mērķi, ja kā katra lieta bija kalpojusi. Tas būs tā kā tāda vēstures grāmata, ja, kurā varēs ieskatīties. Bet īstais mērķis, te kā autors saka, ja, ir apslēpts. Viņš gan te uzsvēra, ja, ka īstais mērķis ir baudīt maksimāli visaugstā labumu, ja, pieķerties visaugstajam. Bet, ir vēl daudz dažādi citi mērķi arī tālāk, ja, kā saka, virzīt pasauli uz mērķi, ja, un tā tad vajag, lai kāds pastāsta par šo pasaules mērķi, ja, tad tas ir ļoti svarīgi, ja, par īsto mērķi, tā tad ir vajadzīgi, kā saka, lai visaugstais sūtītu pravieti, ja, caur pravieti, kas mūs to visu atklāja. Tātad, mēs jau tagad zinām, ja, kad tas ir arī atklāts, ja, kad ir mērķis pieķerties maksimāli visaugstājiem, iegūt maksimālu labumu no visaugstā, kā saka, baudīt visaugstā labumu, ja, un, iegūt vietu nākamajā pasaulē arī. Visam šai pasaulē ir saknes garīgajās pasaulēs, kā jau te iepriekšējās stundās tika runāts. Un katra detaļa ir garīgajās pasaulēs.
Un pasaulē nav gadījuma raksturs, bet viss ir mērķtiecīgi. Tātad te izskatās reizēm, ja, kad ir šim un tam, tādam vai vienam vai otram gadījumam ir tāds kā gadījuma raksturs liekas, ja, bet tā tas nav, tā kā Tora stāsta mums. Visām parādībām ir doti likumi, lai viss iet uz pozitīvā, uz labā pusi. Bet, ja šos likumus neievēro, tad viss iet uz negatīvā pusi, diemžēl uz ļaunā pusi. Likuma ievērošana dod pozitīvo, dod labo. Tad dod tādu svētumu, ka dušā tas svešvārds tāds, kas ir vēlams, teiksim, svēts vēlams, ja, uz pozitīvo. Bet, ja nepild, tad tas viss rada tumu, tātad nešķīstību, kas grib ar vien vairāk un vairāk baroties, kā saka te. Un visam ir arī likumi, ja, kā te uzsver autors, lai parādības virzītu uz pozitīvo, uz labo pusi. 613 likumi Izraēla tautai, ja, kur ir 613 dvēseles un miesas daļas, un 7 likumi ir pasaules tautām doti. Tātad, lai virzītu uz pozitīvo pusi. Bet vidū pašā šai lietā, ja ir cilvēka paša rīcība, atkarībā no brīvās izvēles, ja. Šī rīcība ir reglamentēta ar likumiem. Kas, kā saka, neļauj iziet cilvēkam ārpus rāmjiem, kā te autors saka. Piemēram, ēd, bet nepārēdies, ja, tātad te tāds padoms labs dots. Tātad mēs šos likumus izpildām, ja, no neitrālās pozīcijas ejam uz labo pusi. Tātad nevis no neitrālās uz negatīvo pusi, ja, bet ejam uz labo pusi, kad pildām šos likumus. Bet, ja šos rāmjus neievērojam, ja, vai, teiksim, pārēdas cilvēks vai pārguļ, vai, teiksim, kaut ko citu, ja, kā saka tā, neievēro alkohols vai tabaka vai kaut kas tāds, tad tas dod mīnus šo negatīvo, šo tumu tā saucamo. Un visaugstā vaigs aizklāts un visaugstais atdalās tātad. Un visa sistēma sabrūk un iet uz negatīvo pusi un aizvien mazāk kalpo visas pasaules izlabošanai, diemžēl tā jāsaka, jā. Bet visai mūsu dzīvē jābūt, lai tā tuvinātu radību mērķim, jo viss spēlē lomu, vai cilvēks ēd, vai dzer, vai runā pa toaleti, vai arī ģimene, teiksim, vai, teiksim, darbs, ja. Visur, kā saka, ir savi reglamenti tādi, kas virza pretī mērķim. Un visur būtu svarīgi arī teikt svētību vārdus visās lietās, ko mēs darām pasaulē, lai visu materiālo pievērstu gala garīgām mērķim, uz pozitīvo. Piemēram, kad satiec valdnieki, jā, tad tiks saka svētību vārds vai gudro, vai ir pērkons, piemēram, vai pie jūras cilvēks nonāk, jā, un saka svētību vārdu, tā saucamā brahā jāsaka. Jo visa mūsu dzīve ir mūsu apziņā, tāpēc svētī visu. Piemēram, ēdiens, ja, kā saka, jāsaka brahā pirms un pēc ēšanas, ja. Tā ir ļoti liela, kā saka, likuma izpilde. Pie atpūtas arī, pie izklaides saka svētību vārdus. Arī dažreiz te, kā saka, es nezinu, te kaut kur Talmudā laikam ir, kad ir kāds pērkons un zibens, tad arī saka svētību vārdus cilvēks. Mums jāsvētī viss, kas notiek pirms ēšanas, pie maizes un pēc ēšanas. Tātad arī pasaules tautām ir savs sidurs, ja? Savu tādu, kā saka, svētību grāmatu, ko saka. Un Izraēla tautā arī savs sidurs ir, tātad viss, kā saka, vai visi var, kā saka, šīs svētības teikt. Jo katrai pasaules lietai šai pasaulē, jā, ir sava daļa, kas ved visu pretī pilnībai. Tad viss ir dots, lai iet uz pilnību, un jo cilvēks arī, kā saka, mutiski, jā, visu to svētīs, jā, tas arī pacels visu uz augšu, jā, kā saka. Cilvēks ir materiāls, un viņam jāved pasauli pretī pilnībai, un maksimāli jādara viss, jā, tad ir jāpiestrādā pie sevis, lai to visu ņemt vērā. Un te, piemēram, tādas sliktas lietas, ja, kā slinkums vai nervozitāte vai dusmas vai naids.
Vai lepnums, piemēram, arī, ja tas viss ved prom no pilnības, tad jāuzmanās no šīm īpašībām ir. Un uz katra soļa jāuzmanās ir. Bet visās vietās te autors iesaka iepazīst visaugsto. Vai tu atrodies sinagogā, vai skolā, vai darbā, vai ģimenē, vai veikalā, piemēram, jā, visur ir, kā saka, nekas nenotiek tāpat vien. Un te arī 613 likumi Izraēla tautai un 7 pasaules tautām ir, lai tos visus izpildītu. Un to visu ir iespējams veikt visās vietās, tātad, kā jau te vēlreiz teicu, ja? Un visur ir jābūt motīvam priekš visaugstā. Vai tas būtu darbs, vai ģimene, vai skola, vai kur citur, ja? Tātad ļoti svarīgi ir, ja, kā saka, šī kalpošana visaugstajam. Paldies!